Aktivitātes saņemat katru, kas ir pircēja vienīgi, jūs saņemat katrs, jūs saņemat tās jūsēdas. Katru vienīgi lūdzu rādīt, ko viņi ģenerē kaut kādā laika periodā punktus. Bet tas viss izīšams ir forši lieta, tad jau ir apvienība, ja mēs strādājam, un kaut kas notiek. Ja mēs neko nedarām, nav cilvēku, nav markeri, mēs pat izīšams neglāt pēc kaut kādas lietas. Bet ok, tad kas ir izīšams mūsu? Varbūt ir šo jau stāstīt? Jā. Ok, tā doma šeit ļoti vienkāršā. Daudz cilvēki, kad viņi iestājas, viņi domās, ka tādu no katru mēnesi nav 50 eiro. Ja? Tā īstā ideja, kad šī seko principā, viņus vajadzētu samaksāt īpaši tikai pirmajā reizē. Un kas notiek tālāk, ja mēs esam super slinki un nevienam karti nedodam, ja mēs nevienam karti nedodam un neko nedaram, protams, nākamajā mēnesī mums nav īpaši, bet jūs tikko redzējāt, ka šajā pašā sākumā rādījums, kā īpaši jums atmaksā atpakaļ, jūs esat izpildījuši kartes un tā tālāk. Ja? Ko tas nozīmē, pa lielam ir tā, ka, ja jūs iedadat saviem radiniekiem kartes, iemāciet viņiem iepirkties, nezinu, tā pašām maksimā, kā ko ir grūti, ja, vai blējot degvielu, ko mēs katrs tā patām darām, un tā tālāk. Tad es domāju, ka man bija 3 mēneši, kamēr es, sākumā, protams, arī sapratu domu tādu, ka no 3. mēneša sākot man katru mēnešu vairāk kā viens īpašos atmaksājums. Atpakaļ tikai no tā, ka mani cilvēki iepērkās un tā tālāk. Un tā tālāk. Jā, tas nozīmē, ka pa lielam, ja mums pievienosies vēl vairāk partneri, kur iepirkties, nebūs nekāda problēma ar to, ka šis īpašos ir īpašos un katru mēnesi atmaksājums. Bet atcerieties, ka jūs īpašos vienība joprojām paliek. Jā. Un tad ir jautājums, vai izslēgt īpašos ir gudri, vai tomēr viņi vairāk labāk atstāt. Okay. Kā aktivizēt īpašos, tas ir vienkārši, tas ir ļoti viegli, to es varu tur īstenībā nestāstīšu, bet viena no lietām, kas, protams, par ko jums vajag padomāt, ja jūs sapratāt, ko es izstāstīju par vienu īpašos, kā es teicu, ir iespējas aktivizēt reizi mēnesī 2 vai 3, ja? Un tad, protams, ja jūs aktivizēs viņš vienu reizi, tad jūs saņemat tikai 12 vienības gadā, tās zilās, ja? Bet, protams, ja jums ir 3 strādes, tad attiecīgi 36 vienības gadā, kurš variants ir labāks un kurš nākotnē ir, protams, izdevīgāks, atkarīgs, protams, no tā, ko jūs katrs šobrīd varat atļauties. Ja jūs strādāsiet tāpat ar laimes un laikamies, ja, tad, protams, vairāk kā vienīgi ir labāk. Tie, kas varbūt nav pamanījuši savā profilā, vai varbūt mēs varbūt tik tālu nesat nokļuvuši, jums ir dažādi šī balansa programmas. Jums ir personīgā balansa programma, ja, kurā krājās vienības no pircējiem, no mārketeriem, kas ir jūsu apvienībā un no jūsu aktīvā darba, un ir nacionālās programmas, kas strādā neatkarīgi no tā, vai jūs kaut ko darat vai nedarat. Okay? Un labā ziņa tā, ka šī krepa kreisi, kas ir tā ir aktīvā, tātad no jūsu personīgā darba, bet nacionālās balanses programmas starptautiskā Eiropas, tās visas strādā pasīvi neatkarīgi no jums. Tāpēc, protams, ir jautājums, kā dabūt vairāk vienības šajā pusē, un, protams, varbūt mēs neapstāties daudz tajā pusē. Tāda iespēja jums katram ir, ja? Un kā to izdarīt, ļoti vienkārši. Tad, kad jūsu balanses programmā, personīgajā balanses programmā ir vismaz 7 jūsu personīgās zilās vienības, tas nozīmē to, ja jūs esat iestājušies pa 399 eiro vai vairāk, tad jums tur noteikti kādas vienības jau ir. Ja? Tas nozīmē to, ka no 8 vienības jums ir šāda opcija. Pie iestatījumiem, pie izīšoma, tur ir 3 iespējas. Jūs varat kolekcionēt šo punktus manuāli, pēc tam izvietot šīs vienības, kur jūs gribat. Standarta situācijā automātiski izīšoms izvietojas jūsu personīgajā balanses programmā. Un trešais variants, kad, ja jums ir 7 tur tādas stāvības, ir iespēja ieklikšķināt šeit, kas ir automātiski izvietošana kādā no 47 valstu nacionālajām balanses programmām. Tas nozīmē, ka katram sākot no 8 vienības, viņas iekritīs rotācijas secībā, ja kurā citā valstī. Ja šodien man kāds uzdod jautājumu, kurā valstī labāk ir ielikt šis, jūs arī varat nopirkt atlaižu kupons un pats ievietot manuāli šīs vienības citās valstīs, tad grūti pateikt, tāpēc pateicoties īzīšopam visas valstis kustās uz priekšu un visas valstis attīstās, jo katru mēnesi šīs īzīšopa vienības ir dažādās valstīs. Un kāds izskatās, principā, jūs joprojām savā profilā šo visu varat redzēt, ieejot savā balanses programmā braukšā šeit rakstīt personālajā balanses programmā, uz tās uzklikšķinot. Ja jums ir kaut viena vienība citā balanses kategorijā, viņi apvērsies jums un rādīsies ar visiem karodziņiem blakus un tā, jūs to visu varēsiet redzēt. Un, protams, šajā balanses kategorijā
nav oranžo, tālāko melno vienību, šeit ir visas zaļas. Tās zaļās tās ir tātad no citiem marketeru izīšotiem, tās ir no tās valsts marketeriem, kas tajā valstī strādā. Tas ir kāds, kurš ir nopirkts tas vienības tur. Ja tajā valstī ir mākoņu projekts, tas ir viss vienības, kas tiek līdzināt no mākoņu projektiem, un viņas visas pilda šo te kategoriju. Jūs ejāt tā apakšā, bet atcerieties, ka šo te jūs nopirkāt, ja? Līdz ar to, ka tā balans programma ir pilna, jūs saņemat tos 510 eiro. Bet arī šīm te nacionālajām kategorijām ir 5 kategorijas. Un viņi strādā tieši tāpatām kā personīgajā balans programmā, ka jūs pats strādājat, kad neiet cauri. Tas nozīmē, ka arī šeit jūs saņemat 16,240 eiro par vienu minusā. Un, protams, ka šis ir ļoti labs variants pat tiem cilvēkiem, kas it kā iestājās un kas tam saka, man tomēr nav tik daudz laika. Ja viņi ir bijuši uz vienu vai divām amātīmām, viņi saprot, kā šo te strādāt, ja, tad es viņiem iesaku vismaz atstāt savu izdīšanu ieslēgt, pat ja viņi vairs neko nedarīs. Ja, tad viņiem ir joprojām iespēja no šī, ka vismaz arī nākotnē saņemt. Un tā ir, protams, tāda pozitīva ziņa daudziem. Ja, tā ir tāda laba lieta, un ja jums ir marketeri, kurus mēs ikdienām aktīvi nestrādājam, ja, tad vismaz izstāstiet viņiem šo te variantu, ja, kad, lai viņi vismaz atstāj. Kāds jums ir labums? Kāds jums ir labums, ja jūs arī neaktīvie marketeri ir aktivizējuši iztīšot, atcerieties, ka viņi ir jūsu komandā un viss punkts summējums, kas jūsu karjeras. Un tā es, piemēram, kad es te biju toreiz Austrijā, kad aprīlī satiku, es to varu paslēdot par Egonu bija tagad, ja, es satiku marketeri no Norvēģijas, kur katru mēnesi sasniedz level 6 tikai no iztīšot. Tāpēc, bet ir liela komanda, ja, un šo visiem viņiem stāstu, ja. Un, principā, es jau parasti cilvēkiem saku, ja jūs izslēdat iztīšot, tas ir tāpat kā nocirst savu kāju. Ja, jo jūs it kā gribat kaut ko darīt, it kā negribat kaut ko darīt, ja, bet neatkarīgi no tā, vai jūs gribat vai negribat, iztīšot strādā jūsu labāk. Ja, tas ir viens darbs, kas viens un ārā jūsu labāk, un jūsu vietā strādā katru dienu. Ja. Un tas, protams, jautājums ir, cik tad iztīšots man aktivizēt, 1, 2 vai 3, tad attiecīgi atcerieties, ja jums ir tikai viens iztīšots aktivizēts, ja, bet, ja jums ir vismaz 3 kāda opcija, protams, jūsu izmaksas arī daudz rezultātā ir daudz lielākas, jo tieši tāpatām 1, 2 vai 3, viņš strādā automātiski tieši tāpatām, un kad sistēma piepildās, ja, tieši tāpatām par katru savējo jūs saņemat sākumē 510, un viņš tāpat katru savējās ceļot cauri visām 5 kategorijām, un tieši tāpatām tas iepriekšējums atnes katra šī vienība. Es varbūt kāds ir dzirdējis, to, ka es stāstīju, kad es pirmo reizi tiku uzaicināts pie Huberta uz māju māju. Es satiku kungu, kurš bija Lainusā uzsācis strādāt pirms 8 gadiem. Tajā laikā iestāšanās bija, es nezinu, saprotu, viņš teica 12,5 vai 13,5 eiro. Ja? Viņš šobrīd pasīvi izmantojot šo balans programmu, katru gadu pelna miljonus eiro tikai no balans programmas vien. Tāpēc viņi ir tūkstošiem vienīgi. Un ja es papēdu šo daudz dziļāk, tad šeit es tā kā nerādīju to visu, bet katra šī vienība ir ģenerēta bonus vienības. Ja, par bonus vienībām es varu izlasīt arī pie 10 pelnīšanas veidiem. Tas ģenerēta bonus vienības, tāpēc beigās mums ir daudz simtiem tādu. Tas, protams, ir ar laiku, tas nav uzreiz. Protams, kam ir daudz līdzekļu, var daudz līdzekļu, bet tā. Es zinu, ka Igaunija ļoti daudz šo te stāstu māca saviem marketeriem, un tur ir pirms Igaunijā uzņēmēji, kas ne tikai nopirkuši tagad mākoņus, kas nopirkuši visās valstīs, visās kategorijās šīs vienības. Ja. Konkrēti satiku vienu uzņēmēju, kurš pats dzīvo mežā kaut kur Igaunijā, ja, ieguldījis vairāk kā 200,000 eiro vienībās tikai, ja, pat vairāk valstīs. Ja. Tas, protams, sākotnēji liekas uzņēmēs kā liela nauda, bet viņš šobrīd jau saņem vairāk kā 10,000 mēnesī no vienībām atpakaļ, tāpēc, ka viņš jau sāks daudz ierakstu. Viens konkrēts piemērs, palūdzu Martinam, lai viņš man atsūta vienkārši vienu piemēru, lai jūs redzat, kāds izskatās. Šeit ir konkrēts piemērs no EasyShop. Ja? 2014. gadā novembrī viņš bija nopirkts vienības Katarā un Makao. Tas ir arī valsts, ja? Un kā es redzu, šeit redzēt, kurās nedēļās viņš, kurās kategorijās viņš ir izmaksājis un principā pilnībā izmaksājis 2016. gadā martā, 2 gadu laikā tā tālāk. Ik pa laikam es saņemu tādu nosacītu iekšēju informāciju, kurās valstīs ir labi nopirkt, kurās kategorijās šīs vienības ir tikai vienībām gribat nopelnīt. Bet pēdējā reize, kad informācija bija par, es nezinu samārīt, tas bija arī Katarā vai Taizemi,
kur bija tā, ka mums visiem labi pazīstami marketeri iegādājās vienības 2., 3., 4. kategorijā un pēc 2 nedēļām iznesēja 4. kategoriju. Pēc 2 nedēļām. Tā ir tiešām tāda informācija, ko labi, ja tev ir līdzekļi, ko ieguldīt, bet doma ir tāda, ka vienkārši tādā veidā tas strādā neatkarīgi no mums, tas ir pilnīgi nosīgi pasīgi, un tāpēc izrīšanas ir tik svarīgs. Ja? Un es domāju, ka mums par to ir jārunā vairāk, ne tikai šeit, mums jārunā vairāk ar saviem jaunajiem marketeriem un jāstāst viņiem. Ja? Tā kā atbildot uz vairāk mazāk tām lietām, ko mēs šeit tikko izrunājam, ja? Jautājums, cik vienības mums ir šobrīd? Cik vienības jūs plānojat iegādāties pirms novembrī, kad mums ir sasniedzami apstiprināti kārības mēnesis, ja jums nav gan pietiekami daudz līdzekļu, lai jūs pirkt tikai pie šīs mākoņas projekts, jūs vienmēr varat nopirkt arī šīs vienības, tad atlaiž kuponus saucamus, ja, un ielikt dažādās kategorijās. Lai ieliktu vienības pats dažādās kategorijās, tas ir ļoti svarīgs nosacījums. Tas nozīmē, jums ir jāsasniedz karjeru līmenis numur 2, un jums jābūt ir jūsu balansu programmā no sākuma. Viņi ieskatās tā, ka 1. kategorijā jābūt 7 vienībām, 2. 3 un 3. 3. Tie 2 nosacījumi, kas ļauj pēc tam jums pašam iegādāties atlaižu kuponus un ievietot kurā valstī, kurā kategorijā. Tie ir tas pirmais nosacījums. Tāpēc, ja jūs šobrīd esat tikai sācis un jūs neesat sasniedzis karjeras līmeni vēl nekādu, tad primārais mērķis novembrī, kad būs sasniegts un apstiprina vienā mēnesī, ir sasniegt 2. karjeras līmeni. To var sasniegt dažādi, pievienot marketerus, pievienot uzņēmumus. Šiem cilvēkiem stāstot par mākoņu projektu iespējām, radot viņus uz visām apnākšanām, kurām ir iespējams, un mēneši ietvaros to izdarīt. Ja jums pašiem nav 2. un 3. kategorijā vēl nevienas vienības, tad tur var vismaz tās nopirkt. Tādā ziņā arī apgreidot sevi par premium marketeri. Ja jūs sākāt kā premium marketers, tad jums uzreiz ir 15 1., 3 2. un 3 3. Jūs jau vismaz to darāt nodrošinājuši. Ja? Ja jūs nesākat kā prēmiju marketers, 15, 3 un 3, ja kā prēmiju marketers sāks. Šobrīd ir cita stratēģija, pie kuras es strādāju arī, kad 1. liek 4, 2. 4 un 3. 4. Nu, arī tas ir dažādi, es tikai šodien, ka Norvēģi ir Tā kā tā doma. Okay? Kāda ir vienības tendence? Tā tendence tā ir skaidra, tad katra vienība ģenerē jums papildus ienākums, un jautājums, protams, ir, ja jūs strādājat aktīvi, cik vienības nākotnē jūsu iespēju apvienību jums izgenerē. Ja jūs domājat, ka jāizdala tikai tās 15 kartiņas, arī tā varbūt nav gluži taisnīgi, jo to sodēļ, ka jūs radinieki katram vienību vairāk nekā 15 cilvēku. Ja? Principā tā. Mēs vienmēr tenīs aktīvajās nodarbībās, ko Jānis vajag, ja šeit agresīvi. Tur viņš iet ar domu, atveriet savu aplikāciju, parādiet man, cik kartiņas jūs esat izdalījuši. Ja jūs ir mazāk kā 15, tad jūs nedrīkst nākt uz manām lekcijām. Tā šeit pareizi tā saka. Ja, tā kā doma tāda. Es neko nesaku, es pats esmu personīgi no sava konta iediešu 43. Ja, un, protams, ir vēl kādi konti, kuriem es esmu pielicis kādu klāt, jo es neesmu sautīgs. Tāda ir tā doma. Vai ir jautājumi par to, ko mēs šeit izrunājam? Lūdzu. Tad, kad unit vienības krīt ārā no vienas balansas programmas, otrajā balansas programmā viena unit vienības 150 shopping punktu, vai tas nozīmē to, ka krītot ārā 3 shopping punktu vienības par 50, viņus uzģenerē vienu, vai izkrītot tajā balansas programmā vienkārši tās 150 Tas, ko tu redzēji, tie bija Hollywoods triki, ko es te rādīju. Tīri fiziski viņus nekur nekrīt. Viņš paliek. Tīri process, kā tāds viņš norīkojas. Ja? It kā viņi izspiež ārā, viņi tur pat paliek. Tīri fiziski viņi redz savu vadu, viņi stāv. Bet, kad viņi pilnu saņem par to savus 510 un atvērās otrā vēl vienīgi, viņš tev uzdāvis 50 eiro vērtībā vienīgi. Ja? Un kad pirmā izkrīt, kad 70 ir pilnas, līdz nākamajam tev nevajag 70. Ir matemātiski, tā ir vienārā sistēma, tev sako 35, un tev vajag tikai 35 klāt līdz nākamajam. Ja? Sākotnēji es visiem iesaku atstāt programmu uz automātus, lai viņi pati izvieto. Bet tādā brīdī, kad jums sāk parādīties, ka jums ir kāds marketers, kas ļoti stiprs, ja? Jo atcerieties, ka viņi ir jūsu balansu programmā un aiz viņa visas tās vienības stājums. Ja? Līdz to jums ir tā, ka jums vienā pusē ir jau 35, otrā pusē ir tikai 8. Ja? Un tad, principā, ja jūs pats pievienot kādu jaunu marketeru, tad ir vērts manuāli ievilkt tās viņa vienības savā programmā, kur jums vajag. To jūs varat darīt arī pēc tam. Ja? Vai mēs tā gudīgi jau sāk skatīt līdz sākumā, atstāt visus automātisko, ja? Tad pirmo 5 pievieno, tad mēs pēc kaut 6. 7. sāk skatīties, jo tā komandas biedriņi arī strādā.
un cits viss sazarojas, viņi cits aiziet ļoti ātri un ļoti strauji savu. Tās automātiski, vai viņš nekrīt pirmajā un brīvajā vietā? Sākumē, jā. Bet atceries, kad, ja, piemēram, mana vienība stāv šeit, tu esi šeit, un tu pievieno marķeteri, viņš jau nekritīs man šeit, viņš tev vajag darīt šeit. Jā? Jā. Viņš pievieno marķeteri, viņš kritīs šeit, viņš stāvā šeit. Tev viņi tavēji, tādi paši pievienoti marķeteri, automātiski un pirmajā brīvajā vietā. Ja? Tālāk, ja viņš ieteic tā. Kad tu skaties savā balans programmā, tu vienmēr vari pāriet. Ja tā balans programma ir tāda, viņi tur mobili, tu vienmēr vari uzklikšķināt uz tām vienībām, paskatīties, kas aiz tā sēko, kas aiz tā sēko, kas aiz tā sēko. Tu vari redzēt, tu staigāt. Nedēļas ietvaros, tu vienmēr vari pārvilkt, bet svētdienā, kad jums nostājas savā vietā, viss jums tur paliek mūžam, ja, tev neko nevar darīt. Ja tu gribi kaut ko mainīt, kamēr tur griežās tās balvas atlīdzi, viņus var pārvilkt citā vietā jau, kamēr, kad balvas atlīdzi pazūd, ja viņus nostājušās, tas notiek parasti no svētdienas pirmdienas. Okay? Ja. Такой вопрос. Если я могу свою фирму ввести, скажем так, за сильным маркетологом? Vai tu vari tas ir tavā apņemumā, ja? Jā, protams, jā. Man ir marketeri, kuri ir uzsākuši ar mani, bet atceries, es teicu, sākumā man pievienojas 7 marketeri, ja? No tiem 7 strādā tikai 3. Pārējie 4 stāv manā balans programmā, bet pat cik es pats aktīvi strādā ar mani marketeri, es viņiem palīdzu izspiest viņu vienības, jo viņas ir priekšā manējā. Viņi saņems naudu no tā, ka es strādāju. Forši vai forši? Gribu būt man apcienībā? Tu esi? Tu saprati domu, ja? Es tev ar vienu tādu čalu tikko runāju. Es viņu teicu, klausies, atveram to profilu apskatēties. Es apskatīju, ka viņam ir jau vienā pusē ir jau 35, un otrā pusē viņam ir jau 31. Viss ir jāizdara, man vēl viss jāapstrādā. Vai ne tu patīk pārklāt? Un tu zaļam savu vēl atpakaļ. Nu, tā tādā, ja? Tā izmaksas pēc 510 eiro, viņi ir vienā maksājumā un vienā brīdī? No Elita apgaidu, tu redzēji, jo viņi sadalās 2 maksājumos. Viens ir kredītmaknos, ir kredītlojalitātes kredīts. Tas tev, tas izmaksā brīdī, kad viņi izkrīt, bet pa ceļam, kad tu strādā, tad viņš tie 110, kas paliek pāri, viņi sadalās. Tad, kad tev pa labi un pa kreisi ir 3, tu saņem kaut kāds pāris eiro, tad tur ir 5 un 5, tu saņem, kad 10 un 10, un saņem pa eiro, tas pa tavu aktīvo darbu, tu pa ceļam saņem viņām. Ja, un katrā kategorijā tieši tā patā. Baigi interesanti tas, ka tu paskaties uz mēneša beigās, vai mēneša ietvaros, tu paskaties, jo visi tās izmaksas tev vienmēr ir arī rēķins, to visu pretī. Tur rēķins par kuru vienību no kura, tur redz par Egonu, tur kaut kādām vienībām, par Jāni kaut kādām vienībām, jā, tur par viņam kādas vēl tur kaut ko, jo, tās prēmijas, viņš tur kaut kādā veidā, tur skaidās vairāk, ja ir vairāk tās izmaksas, tu tas zini, ļoti interesanti tas paliek, tas vienkārši par procesu. Poši bija, kad izmaksāja 3. kategorija, 1600, par vienu 1600 ceļiem. Tas bija tāds patīkams, tāds ja? Ok, kas vēl pa jautājumiem? Jā. Tas arī bija tā, ka ja tu viņu neizņem, un tad tie punktiņi, kas ir it kā tiem santīmiem atmaksājās, viņi tev papildus vēl veido shopping punktus, kurus tu vari novirzīt uz šīm te vienībām. Viņi uzkrāsās. Jā, kreisajā pusē tu redzi tādu punktiņu, viņš paliek vairāk, jā. Un tad, kad ir 50, tu var uzspiest novirzīt. Un tu var jaut, un viņš to var sakāt, cik jūs. Nu jā, tu var tagad dabūt apkai naudu un nopirkt to vienību. Jā. Tur ir kaut kas, tas nevar, tā ir izmasā. Jā, bet, lai tur nav divreizē tā darbība, un otru kaut kas tā ir čautnās ģenerējas. Visplašāk ir, ka kāds paliek ar booking kaut vai ar rīzniku, tad reiz čumpi 8 punkti, čumpi kaut kā jau, tā vajag apjomā. Kad liels summas kāds vērē, kāds televizoru nopērk, ja? Jo arī tādi pircēji jau ģenerēšanas vienības. Ir ļoti, laimes tā sistēma viņam nav vienkārša. Es teikšu tā, ka 6 mēnešu ietvaros ir jākļūst tā kā toči skaidri, un tad uzklāt šādā tie mazie jautājumi, kas nav kā, tā situācija, ko pirmo reizi tā redzēja, ja nevien, tā kā nevienam nebija. Visi par ziņā, ja nevien, jā, lai cik vienkārši nesako līdzēji, tā kā viņi pat paši nezinu, kas tur notiek.
Tad ir par tiem izmaksu veidiem, kas novirzīt, lai viņi tiešām veidot tās vienības un zīmes. Jūs esat, kāpēc man neveidēs tie punkti, kas iepērkos un kas cilvēki iepērkās, ja? Vai tur ir vidāli 4 vietas, kur jāatzīmē, kad lai veidot tās vienības. Ja? Ok, no mans puses tas ir kā laikam viss, ja vēl kaut kādi jautājumi ir. Jā, lūdzu. Priekš vēl cienījami cashbacks, un arī šī Jā. Es painteresējos par to jautājumu, kas ir saistīts ar cashback. Cashbacks ir principā nodokļu neapliekams procents, jo tu nodokļu iepērkoties esi samaksāt. Tas ir vienkārši fonds, ko tev firma atgriež, viņa jau nodokļu nomaksā no pakalpojumu servisa. Amerikas Express ir arī ļoti līdzīga sistēma, viņam arī cashbacks, jā, tas tāpat ir mūsu jautājums. Tas ir par pārējā. Jā, tev ir jāmaksā nodokļi. Tu, kad parakstīji Laikanet, tu iestājies, tu parakstīji Laikanet līgumu, tu uzreiz pirmajā lapā atķeksē, ka tu apņemies būt pastāvīgs uzņēmējs. Kādu uzņēmēju darbības formu tu reģistrē, tās ir pilnīgi atkarīgs no tevis paša. Tu vari būt vienkārši privātpersona, nereģistrēt neko, tu tev jāmaksā 23%. Tu vari būt mikrosijā, tu vari būt sijā, tu vari būt pašnodarbinātais, notiecīgi tai formai, tā tālāk. Mums ir vairāk grāmatveži, kas ir marketeri, viņi labprāt, droši vien kādā brīdī mēs uztaisīsim arī kādu nodarbību. Bet jums ir arī grāmatvežas uzņēmums, man liekas, viens, kurš tieši pēta, kā tas viss ir nedaudz. Ofisā, teiksim tā, mēs esam uzdevuši daudz jautājumus un saņēmuši, teiksim, vispārīgas atbildes, jo, ofisē funkcija to neietver. Ja, bet mums ir partneru uzņēmums, kurš teica, ka super izdevīgi, es vēl pirms mākoņus no uzņēmumu, ja, tur brīnumā kārtā, tas ir ļoti draudzīgi grāmatvedībai un tā tālāk. Katrs vairāk mazāk pētā, un tagad mums ir konkrēti, tās meitenes, kas ir ģērs zem saules, tās uzņēmums, viņas ir pat devušās vairākas reizes uz Latvijas dienas konsultāciju. Ja? Un tur viņi nevarēja palikt. Viņiem viens no sākuma prezentācijām. Nu jā, viņiem prezentācija, jā. Viņiem neinteresē neko neteiks. Viņiem neinteresē neko pateikt, viņiem interesē tikai pēc tam paļūt. Viņi brīdī, kad tu neesi kaut ko maksājis kādu laiku, viņi atnāk sūti sodu, viņi nekad tev nepateiks. Ja viņiem pateiks, viņi nākamais tev nepateiks. Jā. Draudzības prēmijas vēl veids. Tās draudzības prēmijas, ko saņem tu? Piemēram, mēs iedot vienkārši kārtas lietotājiem. Tas ir 0,5%, jā. Principā ir tie paši ienākumi. Ir tie paši ienākumi. Ir neapliekās, jo uzņēmums arī, ko viņiem samaksās. Jā. Bet kas ir jautājums, kas ir saņemts vai uzņēmums vai privātpersona? Jautājums ir kāds uzņēmums ir samaksājums, bet ja tā privātpersona izvēlas šie kārtas, tas ienākums reāli lielāks nekā viņš, teiksim, ir iepircies. Nu, kādā brīdī tiks painteresēties, kas ir ienākumi. Raisa mikro uzņēmumu, raisa un maksā 9%. Bet es iedodu, piemēram, lauku kantiņai, ja, tas izvēlas saviem draugiem, viņi saņem. 1000 kartes. Jā, kādreiz, domāju, ka nākamais gads vēl ir 9%. Tas ir, vai tu saņem 5%, vai tu saņem tur